Līdz šai dienai mēs spēlējam spēli, kur vairākus tūkstošus gadus atpakaļ ir radusies Indijā, šahu. Kurš gan nezina šahu? Visi zina. Šaha figūriņas ir bijušas kādreiz arī mūsu muzeja dibinātāja Nikolausa von Himzeļa kolekcijā. Ilgāku laiku dzīvojot ārzemēs, it sevišķi 3 gadus Holandē, viņš turpina veidot savas dzimtas, Himzeļa Martīnī dzimtas kolekciju, kā ir šī apgaismības laikmetā inteliģentiem un zinošiem cilvēkiem pieņemts. Mākslas priekšmeti, minerāli un arī šīs šaha figūriņas. Kādēļ viņš viņas nopērk? Droši vien tādēļ, ka Holanda ir tāds pasaules tirdzniecības centrs, kurā saplūst priekšmeti no ļoti daudzām pasaules valstīm. Himzeļam vispār ir tendence vākt tā saucamos eksotus. Piemēram, ķirbja traukus no Āfrikas. Šī gadījumā šīs šaha figūriņas no Indijas. Līdz ar to viņa kolekcijā diezgan lielu lomu spēlē tādi eksotiski priekšmeti. Tur arī no Ēģiptes ir priekšmeti. Nu, un lūk, arī šis skaistais indiešu zilonītis. Nepavelti, krievu valodā arī šodien šo šaha figūru tā arī sauc slon, jeb zilonis.